Labdien, vēlēšanu komisija pie jums atbrauca, oi, kāds suniņš šeišu. labs suniņš. Labs. Reizeknietei Marijai Ratniekai līdz tuvākajam vēlēšanu iecirknim ir 20 minūšu gājiens, taču sliktā veselības stāvokļa dēļ pensionāra iespēju balsot mājās izmanto jau otro reizi. Viņas galvenā rūpe, lai jaunievēlētā Saeima nodrošinātu viņas bērniem un mazbērniem pārticīgāku dzīvi nekā līdz šim. Bērniem ko labāku. Ko tieši jūs gribētu? Varbūt tās būtu algas, darba vietas, iespējas? Nu, skaidrs, ka būs darbs, būs viss. Es pati visu mūžu no 7 gadiem strādāju, man viss bija. Viss. Taču Marijas kundze nav vienīgā Reizeknē, kas izvēlējās izmantot iespēju balsot mājās. Kā stāsta Reizeknes vēlēšanu komisijas pārstāvi, šogad kopumā vairāk nekā 200 cilvēku ir izteikuši šādu vēlmi. Šis skaitlis ir uz pusi lielāks nekā iepriekšējās vēlēšanās. Vecāka gājuma cilvēki, jā, viņi vairāk piedalās vēlēšanās. Ja mēs ņemam tagad vispār, kas iecirknī ir plūsma liela nāk, un vairāk ir vecāka gājuma cilvēki, jauno ir mazāk, un tie, varbūt arī par šiem gadiem vecāki kļuvuši un grib balsot. Viens no vecākajiem Reizeknes vēlētājiem bija 92 gadus vecais Jānis Jastražemskis. Viņš balso cerībā, ka jaunā valdība nesamazinās viņa pensiju. Tomēr kā būs, to rādīs laiks. Laimīgi, lai varbūt pēdējo reizi. Pensionāriem salīdzinot ar jauniešiem Reizeknē ir lielāka pienākuma sajūta piedaloties vēlēšanās. Pat nespēdami paši saviem spēkiem nokļūt vēlēšanu iecirknī, viņi izpilda savu pilsoņa pienākumu. Спасибо большое.